Plaši apmeklēta šonedēļ bija uzņēmēju diena Kuldīgā. Šoreiz tās tēmas vairāk veltītas lauksaimniecības, mājražošanas un uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās. Ar Kuldīgas novada uzņēmējiem šai dienā tikās arī zemkopības ministrs. Domā, jums tu pēc. Tev neviens neliek tieši to izvēlēties. Jā, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja tu tikai padomāsi, tu izdomāsi, kā viņu pārbaudīt pie pirkuma par 100 000. Ja tu aizies uz veikalu neču nopirkt, tu šķūs negaršos mums ir mājās. Bet ja tu pēc par 100 000, tad tu noteikti izdomāsi, kā viņu pārbaudīt, lai tu neiepirks. Viens no aktuāliem tematiem – jaunā lauku attīstības programma 2014. un 2020. gadam, un tajā paredzētās izmaiņas. Es pārstāvu tehnikas tirgotājus un pārstāvu arī tehnikas tirgotājus ne tikai šeit konkrēti šobrīd, savu uzņēmumu Amazon, bet es arī esmu tehnikas tirgotāju asociācijas biedrs. Un, protams, ka mēs, kā jau jebkuras pārmaiņas, gaidām ar bažām. To es varu droši teikt arī par visiem tehnikas tirgotājiem Latvijā, jo tās izmaiņas mums sagaida divos punktos. Tā viena lieta ir, kad ir pieņemti jaunie līzinga noteikumi. Šķiet, ka viņi nav sevišķi draudzīgi gala patērētājiem, sevišķi draudzīgi tātad zemniekam, lauksaimniekam. Un, protams, tas mūs kā tehnikas tirgotājus uztrauc, kā tas ietekmēs tirgus dinamiku, kā tas ietekmēs iespēju ar jaunām tehnoloģijām attīstīt savas saimniecības. Un otra lieta, par ko šobrīd daudz tiek diskutēts un runāts, par jauno tehnikas katalogu. Viņš aizstās projektu iesniegšanu iepirkuma birojā, un no vienas puses tas ir ļoti pozitīvi, jo, kā mēs zinām, galvenais uzstādījums iepirkuma birojam ir tomēr zemākā cena. Un tas vienkārši mazliet degradē šo iepirkuma vidi. Un tādā ziņā mēs skatāmies ļoti pozitīvi uz to, ka šis tehnikas katalogs varētu būt kā ļoti objektīvs dokuments, ļoti objektīvs redzējums tam, ko tad cilvēks patiesi vēlas, un viņam nav kaut kādos mistiskos konkursos jāpiedalās, un bieži vien tomēr mēs nevaram teikt, ka tā ir tikai tātad Eiropas nauda vai valsts nauda, bet tur ir arī daļēji tā ir šī cilvēka nauda. Mēs esam tiesīgi par to naudas daļu, ko mēs no sevis ieguldām, tomēr izvēlēties to produktu, ko mēs gribam.